laika apstākļi. Šī gatavā veidne mums ļauj ar bērniem mācīties vērot laika apstākļus. Kāds tad mums šodien ārā ir laiks? Pašķirs lapiņu uz priekšu, un arī, kā jau redzam, arī šeit ir teksti angļu valodā, bet arī tos mēs varam brīvi nomainīt uz latviešu valodu. Piemēram, izdarīšu to šeit, izdzēsīšu ārā un izmantošu ekrānā iebūvēto mikrofonu. Sniegs. Un manā gadījumā, tātad, kā redzam, esam ierakstījuši vārdu sniegs. Un tā mēs varētu nomainīt arī visus pārējos laikapstākļu nosaukums uz latviešu valodu. Tātad, kāds šodien bērni ārā laiks? Bērni saka, mums šodien ārā ir saulains, bet tomēr vējains. Un tad mēs ieliekam arī šādu te ikoniņu. Un tad bērni, kas saka, skatāmies, cik viņi ir rūpīgi skatījušies, kāds tad ārā tas laiks. Bet kas ir svarīgi, atkarībā no tā, kādi ārā ir laikapstākļi, mēs ar bērniem varam arī pārunāt, kā tad mums atbilstošiem laikapstākļiem būtu jāģērbjas. Un ja mēs tikko runājam, ka ārā ir saulains, tad droši vien vajadzētu uzlikt galvā cepurīti, lai nedabūjam saules dūrienu. Ja kādam ir saules brilles, var izmantot arī saules brilles. Protams, ka laikam vajadzēs arī krekliņu uzvilkt un bikšeles. Bet saule, vasara, silts, velkam šortus. Bet, kā jau runājam, ir vējains, tāpēc mēs arī uzvilksim kādu vējaciņu pa virsmu. Bērni, vai mums vajag cimdiņus šādā laikā? Laikam nevajag cimdus, ja? Ja mums būs, tā kā mums ārā vēl ir vējš, tad mēs arī varam pūķi izmantot. Lietainā laikā atkal domāsim, ko vajag lietainam laikam. Augstā ziemas dienā jau skatīsimies atkal, kāds tur ir vajadzīgs apģērbs.